Es nekur nebraukšu. Bet viņš nebrauks. Nē, nebraukšu. Bet viņš dusmīgs. Dusmīgs. Dusmojas kā bērns. Braucam, lai tēvs sargā māju. Nu, ko tik vecs cilvēks darīs jūrmalā? Uznāks vēl reiboņi. Nē, man lāde stāvēs viesistabā, kur tā visu laiku stāvēs un kur tā jāstāv. Ir kāds slogoviņš. Būtisnos kāds ar ko parunāties. Par cilvēku traģisko vientulību. Par to, ka nav iespējams satikties ar citām cilvēcīgām būtnēm un... Bet dažās lietās taču tomēr ir iespējama saskaņa. Piemēram, Naudas lietās. Man vajag naudu. Nu, nauda taču ir cilvēces lāsts. Un tev vajag atturēties no visa, kam ir sakars ar naudu. Bet bez naudas taču nav iespējams dabisks stāvoklis. Ko līdz valsts iekārt, ja tā nespēja apgādāt savus pavalstniekus ar pabalstiem un pensijām? Nu, neko darīt, nāksies tev pielāgoties šai bezjēdzīgai sabiedriskai iekārtai. Tu domā, strādāt, pārdoties, vergot? Nu, bet ja nav citas iespējas.
viegli runāt. Tev jau valsts pensiju maksā. Pacieties, tu kāds gadiņus 40, arī tev valsts sāks maksāt pensiju. Kas tad tas ir šajā bezjēdzīgajā pasaulē, ko? Nu, kam tev tik liels dzīvoklis? Tu taču visu mūžu dzīvojas ērtībās. Te taču atrastos kādu vietu, nu, vismaz kādām 2 ģimenēm, un vēl kādam piedzīvotājam. Redz, tad, kad tu nopelnīsi tādas ērtības, tad tu arī varēsi viņus izmantot. Konstitūcijā rakstīts, ka katram ir tiesības uz savu dzīves vietu. Bet tev taču šīs tiesības neviens nav atņēmis. Man met ārā no dzīvokļa. Tad tu paprasti saimniekam, lai viņš pagaida. Viņš jau gaida jau 3 mēnešus. Tad tu pieņem apakšīrnieku. Viņiem ir veseli 3, viņiem arī nav naudas. Tad paprasti mammai. Viņi grib, lai es pārnācos atpakaļ pie viņas uz dzīvi. Nu, bet nav jau nemaz tik slikts padoms. Tu esi sadists! Tu man ienīsti tikai tāpēc, ka esi tāda harmoniska un līdzsvarota personība. Bet tu esi tāds družains un kompleksains indivīds. Un es esmu vienīgais, kurš tev var pateikt patiesību acīs. Tikai diemžēl tā tava patiesība ir kaut kur noklausītas blēņas. Man ir vajadzīgs dārznieks, kas apļauj Mauriņu, uzkop dārzu nedaudz. Cik? 30 mēnesī. Bet tur šī jālaista. Jā, to var izdarīt vienā labā stundā. Nu, jāsagrābj arī būs viss kaudzītais. 30. Un tās kaudzītas, protams, jāvēr prom. 30. Bet man vajag vismaz 60, ko lai es ņem to pārējo. Jā, reiz bez problēmām dzīve būtu gaužam neinteresanti. Šlauk, pāries. Garažā, tu zini? Sadists. Labdien! Jānis Bertolds, sēņos! Nu gan sen neesam tikušies. Gribēju paskatīties, kā tu te dzīvo. Kas tev? Nu, tagad jau mums kā pensionāriem laika būs diezgan. Varēsim satikties arī biežāk. Te nu tev draugu trūkst. Jaunības diena draugiem iet tikai mazumā un klāt jau vairs nenāk neviens. Mēs gan tagad būsim 3 studiju biedri kopā šajā pilsētā. Kas tā vēl? Askolts ir atbraucis. Kāds Askolts? Askolts Olte. Es tādu nepazīstu. Nu kā nē, garais lielais puisis, nu sportists bija. Es ar sportiem nenodarbojos. Bet viņš arī bija dejotājs, turam meities. Nu, es studiju laikā ar meitām neķēpājos. Bet man liekas, viņš teica, ka jūs no vienas puses tā kā esat. Nebija manā pusē tāds Olte. Nu, labi, viņš jau laikam ir kāds pāri gads par tevi jaunāks. Nu, ko tev vispār tas Olte te meklē? Viņš jau arī tagad pensionārs, atraidnis. Nu, brīvs cilvēks. Man ir ideja. Es uzrīkošu vienu kungu vakaru, tikai mums 3. Nu, alus, muzikas. Es nezināju, ka tev jau ir 65 gadi. Nav jau 65. Nav. Es aizgāju pensijā ar 62. Vēlās. Tā jau tu nesaņem pilnu pensiju. Nē, mana Zuzana nekad neko tādu neatļauj. Bet tie 3 brīvības gadiņi ir tā vērts. Es jūtos labi. Es daudz uzturos svaigā gaisā. Es slēpoju, es kāpu kalnos, es makšķerēju. Vispār nedomāju par pagātni un arī par nākotni nereizējos. Manā drānskapī nav neviena drāna vecāka par 2 gadiem. Es atbrīvojos no visa liekā. Un vispār jau vecākiem cilvēkiem jāvalkā gaišas drēbes. Nu, un ja tev tuvojas 7. gadu desmits, nu taču priecājies par katru stundiņu, ko tu nodzīvo, un ja tev vēl ir pensija, un ja vēl kontiņš bankā, nu ko tu cilvēks vairāk var vēlēties ko? Es gribu, lai mani saprot. Bet tev taču ir ģimene. Jā, man ir laba ģimene. Man ir Jānis, labs dēls, Mairita, laba vedekla, laba mazbērnu. Un Zuzana, tā vispār ir lieliski. Viss tā noregulē, viss izriko. Istabā nav neviena puteklīša. Viss virtuvē spīd tā kā laboratorijā. Nu, es tiešām labi dzīvoju. Man gan liekas, ka tādā laboratorijā nebūtu diezko labi dzīvošana.
Es dzīvoju garažā. Garažā? Ja tu brauc, tad jau nevar. Tad jau nevar. Es jau nebraucu. Kā? Tu vispār nebrauc vai tikai šoreiz neatbrauc? Es nebraucu vispār. O, man gan patīk braukt. Es tu neteiktu, ka man nepatīk, bet tas vecums jau tāds, nav tāds tie refleksi. Nu, kas tev to ir iestāstījis? Nu, kāzu? Es jau pats tā domāju. Un bez tam arī kāja arī sāp. Es taču vietiem gājām iznest mēslu spainu un krit un pasnīgrē kāja un gāzos un kāja sāk sāpēt un ne piecelties, ne paiet, nekur te vēl braukt. Bet šur taču tu kājām atnāc ko? Kājām gan, jā. Tad taču tu brēmes nospiest vari? Jā, bet acis jau arī manos neredz jau tālumā. Ja tu neredz ceļzīmes, tad nav ko uz ceļu rādīties. Nu, nopēc AdSense. Tu zini, cik tās tagad maksā? Un kā tie dati tagad plēši? Bet pamēģini. Pamēģini ar manējām. Nu kā? Jā. Redz arī? Redz. Bet es jau būšu aizmirsis, kā tur jābrauc un kur tur jāgriež un kur tur jāspiež. Nē, labāk jau nevajag. Papraktizēsimies braukšanā. Sēdies auto. Tagad? Sēdies. Tagad? Tā. Pedālis. Stūre. Atslēga. Atceries? Un aiziet! Lāde! Šī neglītā lāde atkal ir atpakaļ istabā. Lūk, kādas lietas notiek tavā mājā. Ja notiek kas labs, tu saki mūsu mājā. Ja kas nepatīkams tavā mājā. Kā tēvs dabūja šveilišķo svaru atpakaļ istabā? Mēs knapiņu aizvilkām uz garažu. Mums vēl paštiepies. Lāzim, pasties, vai viņš ir garažā. Garažas istaba ir tukša. Būs kaut kur pakritis? Pagalmā viņa nav. Aizvest uz slimnīcu? Nekur viņš nav aizvests. Viņš ir aizgājis. Attais man vienalga. Aiziet pēc salīņa. Leduskapī apakšējā plauktā. Nav. Tu nekad neko nevari atrast. Nu, ko es teicu? Nav. Skapī bija neaiztikts pusducis. Laikam jau pats būšu izdzēris. Pusduci? Vai tiešām tēvs izdzēris alu un tad trakojas ap plāti? Ja mēs to kasti aizvāksim, tēvs to atkal stīvēs atpakaļ istabā. Dabūs vēl trieku. Lai paliek, kur ir. Lai stāv lāde, kur viņš to ir nolicis. Marita, aizej, paņem sagu, mēs to atklāsim. Jāni, tu pārauka pa ielām un paskaties, vai viņš kaut kur neklīst. Tātad, par tēvsu! Viņu var savākt policijā, kosties, brauc! Vēstētiņš piebrauca. Vai ēdīsi? Esmu jau vakariņas paēdis. Spraud man puķi, spraud man puķi, spraud man puķi, pogas caurumām. Spraud man puķi, spraud man Kas puķi. tās par vakariņām? Viņam taču nav naudas. Tā viņš nekad vēl nav uzvedies. Nu, diena būs sadzēries.
vakar bija aizklīdis tik vēlā stundā? Vai tā nedrīkst iziet neizprasījies? Vai tu paņēmi jau? Ko tad aizliegts? Varēja pateikt. Oj. Vecētiņš izgājis no mājas bez atļaujas. Nosacis pusduci alus. Es biju pie Longina Laukmaņa. Longins tev nav nekāda sabiedrība. Tu esi cienījams ģimenes galva. Viņš nav pat precējies. Es? Ģimenes galva? Un kur tu paliec? Tu taču mums esi tā galva. Kas tev var būt kopējs ar tādu cilvēku? Viņš ir jaunības draugs. Un nekas nevar aizvietot jaunības draugus. Un pēc tam viņš arī jau ir pensijā. Nemaz nezināju, ka viņš jau ir vecs. Viņš aizgāja pensijā pirms laika. Uz puspensiju! Nevis uz puspensiju, bet uz 80%. Jāni, ja tu tā būtu izdarījies, vai tu varētu skatīties godīgi acīs bērniem un mazbērniem? Zini, ko, Zuzana? Man tāpat jau neiznāk nekāda lāga skatīšanās arī pie pilnas pensijas. Man vajadzīgas acenes. Ko tev vajag? Brilles. Lasīt tu vari ar vainojamo stiklu. Es neredzu tālumā. Kam tev jāskatās tālumā? Ko tu gribi? Lai es izēju, par kāds saprauc, kas izēju uz ielas? Kam tev jāiet uz ielas? No jau. Drīz jau vairs Indrānu tēvs nevarēs atnākt no savas pirtiņas uz ērbēļa bez ķeķīša. Ko tu te maldi? Kāds Indrānu tēvs? Es esmu Indrānu tēvs. Kas tās pa palmām tev? Vecās pāns, kas jādod pestīšanas armijai. Jāni! Tas taču mūsu kāzu uzvalks! Neviena caurumiņa! Ja nu šur tur kodas iecirtušas! Es to vairs nevalkāšu. Negribu izkrīties pēc bomža. Un tu taisies aizvest arī savu mēteli? Vēl taču gluži jauns izskatās. Veciem cilvēkiem jāstaigā ir gaišās drēbēs un baltos kreklos. Baltos kreklos! Kas tad tev mazgās tos baltos kreklus? Tu? Man pietiek par noņemties ar Mairītas, Blāzmas un Jāņa drēbēm. Viņiem gan skolā, gan darbā. Jābūt tīriem, pludinātiem. Jā. Viņiem tikai skolā, viņiem tikai darbā. Te, lai mājās cilvēks vajag kā tāds lupata vīkšķis. Krekli, pikses, brilles. Alu taču arī dzersi pusduci dienā. Varbūt jau duci dienā. Jāni, kas tev paliks pāri no pensijas ēšanai un dzīvoklim? Es domāju, ka tik daudziem tomēr es esmu nopelnījis kā brīvu dzīvošanu paši celtā, bez parādiem būvētā mājā. Jā, uz māju parādu nav. Bet nodokļus, kas maksās? Nu ne jau es par savu garāžas apartamentu. Vecmāmiņ, tur tas cilvēks. Ko tam cilvēkam vajag? Es nezinu. Man nevajag neko. Kas jūs esat? Indus Laukmanis. Ar ko es varu pakalpot? Nē, man nevajag pakalpot. Es ieradies, lai pakalpotu jums, pareizāk sakot, gan Jānim Bertoltam senioram. Kāds jums var būt sakars ar Jāni Bertoldu senioru? Man absolūti nekāds. Man viņam jānodod kāds trešās personas mutisks ziņojums. Kas tad ir šī trešā persona? Šī trešā persona ir Longins Laukmaņa kungs. Tas nav iespējams! Kāpēc? Pagaid! Jūs ko? Blāzmā, ej prom uz savu istabu! Lūdzu, pasūtiet Jānu Bertoldu senioru. Viņa nav mājās. Es vecētiņu jau pasaucu. Es klausos. Vai tu esi Jānis Bertolds seniors? Jā, esmu. Indus Laukmanis. Longin kungs aicina jūs uz kungu vakaru. Rīt vakar 7. Ierašanās ar šlipstēm. Atbildi paziņot man.
būšu. Tātad jūs esat tas Longina laukmaņa brāļdēls. Kāpēc uzreiz tas? Kāpēc nevar teikt vienkārši brāļdēls? Tas Induls, tas, kurš izmests no augstskolas, man neizmet, es pats aizgāju, kad draudēja izmešana. Jā, nu ko mums dod tās augstskolas? Es esmu pat mācījies 2 fakultātēs. Nu, tad pēc tam ir labi nostrādāju 17 gadus uz būvēm par vienkāršu nāglīsītēju. Es jau ar to pašu saku, tās skolas nekam neder. Viņas mums pateiks tikai dūņus. Bet nu gluži dumšā cilvēks arī nav nekā vērts. Ko tad tās skolas mums ir devušas? Visādas indīgas gāzes, dažādas atombumbas. Būtu labāk to naudiņu, ko skolās ieguldījuši. Nu, man, piemēram, kādam pabalstiņam, vai arī, jums ir pensijas arī varētu pielikt. Man jau nav nekas pret veciem cilvēkiem, tikai tas, ka viņi ir veci. Gluži manas domas. Man nav nekas pret jauniem cilvēkiem, izņemot to, ka viņi ir jauni. Bija prieks iepazīties. Jā. Ar Dieviņu. Ar Dieviņu. Vai vecētiņš tevi sarāja? Kā pa brīnumam, nē, mēs tā tīri jauki papļāpājām. Tev brillēm katrs stikls citā krāsā. Nu jā, kurš tad mūsdienās staigā ar brillēm, kurām vienā stikli? Grib pamēģināt? Nu, kā ir? Reiks galva! Jāpierod. Nu, ja tu gribi, tad šitās ir paturēt. Lāsmā! Tu iesi mājās kājām? Laikam gribēju man aizvest. Nekas, man pašam ir auto. Gribi pavizināšu? Lāsmā! Tu pīpē? Zāli! Nu, ko gan ciltu? Šādi un tādi. Bet līdz tev ir? Līdz nav. Lāsmā! Nu, kur ko paliec? Es ceru, ka tu esi ievērojis manu lūgumu un neiedevi nevienam man pašreizējās uzturēšanās adresi. Saprotams. Kaut gan man nenācās viegli noraidīt tavu meitu un znotu. Bet es taču nevēlos viņus satikt. Pēc viņi taču braukuši tik tālu ceļu. Jā, lai izpētītu, cik man tās naudas, un vai vēl trakāk, varbūt es taisos precēties un visu savu mantu atstāt sievai. Tas jau ir tik normāli. Mans brāļdēls Induls ar staiga apkārt skatīdamies, cik šis nams ir vērts, cik uz viņu parāda. Tādi jau modu latviešiem ir skatīties, cik otram makā. Manējie jau var iedomājušies, ka es esmu kļuvis pēkšņi stāvs, bagātais skopais olka. Lai šie domā, ka es esmu bagāts, man tas patīk. Nu, tās zemes platības, ko tu man rādīji, tās bija iespaidīgas. Jā, tās zemes platības izrādījās mazliet mazāks, nekā es biju domājis. Taču mājas būvējumu stāviem vietas ietiks. Es tev to lai parādīšu. Es taču esmu strādājis veselu mēnesi, kas lai uzzīmētu šo rančo plānu. Labāk parādi tad, kad atnāk seņos. Tad tu reize pastāstīsi visu, ja? Par to labkārt negribu rādīt savus plānus. Kāpēc? Manuprāt, viņš ir liels ērns. Nu, viņš ir lāga vīrs. Es visu tā neteiktu. Eslingens nometnē es biju vadībā. Dalīju pārtiku. Vienā reizē mums no ziemeļiem atved svaigs siļķis. Visi nāk priecīgi, saņem katrs savu tiesu. Tikai nezinu, kādēļ Bertolda lūgās, esot paši aizbraukuši pie bauriem meklēt pārtiku. Nu neko. Vakarā man jātaisa noliktava ciet. Ledusskapja mums nav, atdev tās siļķis teltītāji. Otrā rītā ierodās Bertolda. Tā nu taisa lielo skandālu. Tas bišķi viņš siļķis. Nav brīvi visu apdot. Vajadzēs glabāt kaut veselu nedēļu plauktā. Sūdzības rakstīja vēl pusgadu tur ķērzījās, vai ne to? Sens notikums, ko tu? Bet tas ir prātā palicis. Tieši pašā laikā, nāc iekšā. Askaucalte! Laikam jau būs kādreiz
Laikam būsim kādreiz tikušies. Es gan labi neatceros. Bet es atceros, un es Lingenu arī atceros. Es gan neatceros. Nu, man tādas lietas ir prātā palikušas. Askold, apskatīsim tagad tos tavus plānus, tepat uz vietas. Guļamistaba, priekšnams, viesistaba ar kamīnu, pāris istabas viesiem. Pēc plāna spriežot izskatās tāds kā kalna gals. Nebūs viegli nostiprināt pamatus. Jā, un arī kanalizācija nevarēs tik viegli pieslēgties. Kanalizācija, tas taču ir štrunts. Ja tev mājā nestrādā kanalizācija, tu esi sūdos līdz ausīm. Bet man patīk kalni. Ar patikšanu jau vienu māju neuzcelsi. Bet es skatos, tu esi tāds liels speciālists kanalizācijas lietās. Tas nemaz nav arhitekta plāns. Protams, to es atzīmēju. Tas nekur nedēļ. Askolds iedos arhitektam pārteikt, un viss kārtībā. Arhitekts visu saskaņos un būs. Kas tad tur tādu pa būnu mājas galā? Stālis. Ai, tā vis tam cukam. Zirgi. Askolds, turēs zirgs priekš izjādes. Ar zirgu iznomāšanas rančo. Jā. Nav jau praktiskāk cilvēku par latvietu. Latviets nespēja iedomāties, ka zirgus varētu turēt arī paša priekam. Jā, mākoņu stundīšana arī nav latviešu labākā īpašība. Bet es dzirdēju, ka tu esat pats māju uzbūvējis. Varbūt tu mums to parādīsi. No es no staļļiem neko nesaku. Kāda starpība māju vai stālis? Tu gribēji teikt, ka tas tavs stālis būs tikpat labs kā man māja, vai? Ja ka man māja tik prosta, ka tavs stālis? Kungi, man liekas, kad ir pienācis laiks. Jā. No tad, uz tiem Longina 63 gadiem. Ko tu meldies, ka tev ir dzimšanas diena? Tas nav nekāda prieka diena. Man tev ir vēlējums. Ja tu gribi būt laimīgs vienu dienu, tad ņem un piedzēries. Ja gribi būt laimīgs nedēļu, tad drusku apslimsti. Ja gribi būt laimīgs veselu mēnesi, tad aprecies. Bet ja gribi būt laimīgs visu gadu, tad iemīlies. Bet ja gribi būt laimīgs visu mūžu, tad esi vesels. Bet es tev novēlu, lai tev būtu blakus kāda jauka sirdpuķīte, ko vienmēr vakaros pasēdēt kopā pie televizoru, kaut kur aizbraukt, nu vispār, prozi. Šo kausu es ceļu par lapām, ko rudens par tīrumiem sēj, par draugiem un cilvēkiem labiem, kas nedienas nikcināt spēj. Par draugiem un cilvēkiem labiem, kas nedienas nicināt spēj.
apkalpos. O! Alus Kongo vakars Indānu tēva pirtiņā. Pirtiņā? Kāda pirtiņā dosēsi to? Pie tevis es aiziešu. Es zinu, tu gaidīsi mani. Un dodies, es liksi. Paskaut. Viņš ir tā piedzēries tavā dienā. Tas vienā. Viņš taču ir lāgas bērns. Latvietis tā nedara. Bet tu redzi, cik viņš bija laimīgs, ko? Bet es neesmu ar tādu kopā laimīgs. Liecies vienā. Klaus, nu, mēs varam turēties kopā. Varam, turamies. Ar viņu varam parāt? Varam. Nevaram. Viņš būs strādnieks, bet bija inženieris. Bet ei nekas. Atraugais pie stāva galda. Ilgi nevajadzēja paliek. Ko tu teici? Aizmirsīsies. Un atkal ir viens. Ko? Ar ko mēs varam pakalpot? Es meklēju savu vīru. O, jā. Jāni Bertoldu senioru. Lūdzu, pasauciet, šis ir Londīno dzīvoklis. Dzīvoklis te ir, un ir Bertolds, ir tepat. Tu palīdzi man augstēt. Es iekšā neiešu, pasauciet. Nāc. Indrāt, tavējā Indrāt māte ir atnākusi, reku stāv. Ai, pastāv pie ratiem. Nav. Pie ratiem. Jāni! Zuzanīte. Ko tu te dari? Ko tu te dari? Kas tev te meklēja? Ir Kongo vakars. Tā piedzerties! Nu, kurš tad te ir piedzēris? Jāni, ceļies augšā. Braucām mājās. Ceļies augšā. Kāp mašīnā, braucām mājās. Mājās braucām, sēdies mašīnā. Kāp mašīnā. Ar droši. Jāni, kas tev te meklējams? Tādā vietā. Kauns tagad visi teiks, Jānis Bertolds dzērājs. Tev taču tik laba dzīve. Mājās, kas tev trūkst? Ko es tagad teikšu bērniem? Kādu paraugu tu vari rādīt mazbērniem? Jāni, dziļā postā tu esi bijis. Dziļā postā. Kas ar tevi notiek? Kādu paraugu tu vari rādīt bērniem? Jāni.
Nāci parunāties. Edvards ienācis pie savu vecā tēva pirtiņā. Nāc, jā. Skatos, es labi iekārtojies. Nebūšu bijis pie tevīm kādu laiciņu. Būs kāds mēnesis. O, mēnesis. 6 mēneši tu neesi bijis. Pusgadu kopš es te ievācos. Tiešām? Jā. Kur tas laiks tā izskrien? Bet tiekamies taču katru dienu vakariņās. Bet ne jau par to ir runa. Vai tev, Jāni, nebūtu kādu dienu laiks ar mani kopā pabraukāties pa veco lietu veikaliem, ko? Varētu tev. Ir kāda spiedīga vajadzība? Vecais ir sadomājis spēlēt golfu. Jā, man vajadzīgs golfa nūjas. Golfa nūjas? Nu jā, Longins padoms spēlēt un tam labākajām. Bet man jau pietikt ar 2. vai 3. šķirs mantu. Ko tu saki? Tas nemaksās tik dārgi. Bet laukums maksās. Nu, ko tu stundu maksās, ko? Un tiešām domā spēlēt golfu? Nu jā. Tad būs jārunā ar māti. Tu zini, ka Zuzānai nevar prasīt, tu zini, ko viņa atbildēs. Ko? Bet blāzmai tik daudz lielu visādāk vajadzību. Jā, blāzmai vajadzības, un man nav vajadzības, ko? Bet es tev nesen devu naudu konjakam, sviecībām. Vienreiz gadā iedevu konjakam, ir liela muīša, jā. Un tiešām bez golfa nevarēs iztikt. Protams, ka nevarēšu. Nu labi, tad padomāšu, ko varētu līdzēt. Es tev padomāšu. Tas vispār bija mans dēls, kas te bija ienācis. Par ātru tev Zuzannu izprecināju. Un nevajadzēja man arī toreiz tā Zuzannai paļauties. Vajadzēja precēt sievu, nevis liels lauku mājas. Kāpēc es toreiz neaprecējos ar to te Adeli Krauzi? Jā, Adeli. Kā tu man esi, Adeli? Adeli. Dzīve iegrozījusies, ja es būtu ar tevi apprecējies. Jā. Toreiz Liepājā. Es jau biju uz kuģa. Tu stāvēji krastā. Māji man ar roku. Es jau nevarēju pamaut pretī, man bija rokas pilns ar lieliem saiņiem. Tie man bija tikai tādu mazu rokas somiņu. Liepas satums, lapās apkust vējiņi, savādonos, zāli vēlmos, atkal, Adeli Krauzi? Kas tu tāds? Indulis! Kāds Indulis? Indulis! Ko? Ko tev vajag? Longs ar Olti aicina pievienoties uz zveju. Rīt no rīta, 5.
trakāk ir jāceļās. Es esmu pierādis agri celties. Būs klāt, kā liks. Kā šoreiz tur ar tām šlipsēm? Nē, šoreiz bez šlipstēm. Nu labi. Vai tā meitene, kas te dzīvo? Arī ir mājās? Domā, Blāzma? Jā, tā laikam viņa sauc. Nē, viņa aizgāja uz biblioteku. Ak, uz biblioteku. Nu, labi. Pasveicināt viņu vai kā? Nē, kas tur ko sveicināt? Uzsakiet vienkārši, ka es biju ienācis. Labi. Pēcreiz man tad višķiņ. Labi, ka visas pants, kas nav dots pestīšanas armijai. Šajās miksēs es stāvēju pie altāra un teicu jāvārdu septīgai sievietai Zuzannai. Es tajās būtu laulājies ar Adeli Krauzi. Es to pataupītu kā visdārgāko piemiņu. Tagad, lai apiet ar zivu smaku. Es domāju, ka mums vajadzētu pamēģināt vēl arī citā vietā, jo nevaram jau dažām butēm braukt mājās. Labi, nu aimkurosim. Jā. Uz labi! Sēdies! Hidranta, es skatos, ka tu laikam makšķeri jau nu gan nekad rokā vēl neesi turējis. Ko tad arī? Bērndienās. Jo, bērni. Lai bremzi vaļā. Nu, ko teicis uzreiz? Nu, kur? Nu, Vai tam reizēm? Hei, Hidranta! Nepārvalies pār laivas malu. Ko tam mēs aizbraukuši mājā teiksim? Atvainojiet, Hidrantās noslīka. o, vecais saimnieks noslīka. Nu jau tikai laida. Biezajās biksēs es noiet dibenā, kā tāds akmens. Longins jau var noslīka. Tikai olpi, tas jau gan izpaldē. Draņķi jau vienmēr peld pa virsmu. Hidranta, ja laiva apgāstos un tu noslīgtu, kā tev būtu visvairāk žēl? Visvairāk man būtu žēl tavas sabiedrības. Uz to nu gan tu necer. Pa burbuli mēs aiziesim visi 3 reizē. Tu jau izpeldies. Longin, un kas tev visvairāk saist pie šīs pasaules? Man vislabāk patīk satikties ar seniem draugiem, kas piedzīvojuši apmēram to pašu, ko es, un daudz arī neko nejautā. Es gribētu uzsēsties mugurā paša audzētam zirgam un tad laisties pār laukiem un pļavām. Man atkal visvairāk sāk patikties lietas, bez kurām var iztikt. Un patīk nodarboties ar to, ko es līdz šim nekad neesmu darījis.
Var jau redzēt. Tā vismaz varēja uzpasēt to mūsu akvāriju. Nu, zivis paini mūsējo. Jā. Te jau tikai akvārijas vienprātā. Ko tu ar to domā? Atceries vien skolas laikus. Tikai tajā akvārijā nebija zivis, bet gan vardes. Un tu man iegrēzi lielāko sūdzību, kā vien tik var iegriezt skolas laikā. Kādas zinības stundā man skolotājs lika atnest uz klasi akvāriju ar vardēm. Jā, tas bija smags trauks. Es to uzmanīgi nesu pa koridoru gaiteni garo. Un te uzreiz atsprakstu vaļā viens durvis. Un tu man iemet kājās papes ripu. Un es gāzos ar visu to akvāriju zemē un viss bija beigts un pa galam. Jā, un tas bija pamatīgs blīkšķis. Visi skola plūdoja un vārds uz visām pusē kvak. Taču es pie tā nebija vainīgs. Ko tu stāsti? Kā es tev saku, nebija vainīgs, lai gan pelnīgs, jo tu to biji. Jo vienmēr es skriešu sūdzēt, es pateikšu direktoru, pateikšu skolotājai. Ko es nosūdzēju? Ja es būtu tev nosūdzējis, tev izmešu no skolas, bet es stāvēju klusu. Bet kā Eslingenā tam siltiem Kādam sīkiem, kāda Eslingenā? uzrakstīja sūdzību. Kādu sūdzību? Nometnes vadībai. Es nekādu sūdzību Vairākos rakstījis. eksemplāros. Neko es neesmu. Kaligrafiskā rokrakstā uzrakstīja gan. Tā jau būs bijusi Suzana. Viņa toreiz trakot noskaitās par tām sīķiem. Suzana! Ej, puikas, sāk kustēties ziltiņas. Ej, kaut kas ir. Makšķerējām. Būs. Kāpēc pieķer? Jāni, tautas pieķerās. Kāpēc Turi, lēnām. Braucam malā! Teica, ka es neesmu maksānieks! Es tam palīdzēju. Aicināja! Es te pārskatīju mūsu bankas kontus. Skaidrā naudā iekrāti 20,200. Ja uz māju nav parādu, ģimenei ar bērniem, tas ir ļoti labs sasniegums. Kā tev šķiet? Banks maksā briesmīgi maz procentu. Neiedomājami maz. Bet tie procenti ir droši. Un drošība ir galvenais. Visu laiku man jādomā, kur vēl kaut ko drusiņ ietaupīt. Jāni, vai tu nevarētu iztikt ar mazāku kabatas naudu? Kur nu vēl mazāk? Ja tu redzētu, kā man darbbieri šķieras ar naudu. Lai viņi šķiežas! Tu šodien izskaties tāds sadrūmis. Tev kādas nepatikšanas? Ar tēvu nav labi. Kas tu šim kaiju? Kad es vakardien pie viņa iegāju, viņš saka, Edvards esot atnācis apraudzīt savu veco tēvu. Edvards ir vecā Indrāna dēls. Blaumaņa kopotie raksti. Pirmais sējums, 7. lapus. Tēvs grib spēlēt golfu. Kādas vēl muļķības? Viņš grib pirkt golfu nulles. Tās maksās vismaz 50. Viņš pajokojās. Nē, viņš runāja pavisam nopietni. Viņš visu mūžu sev neko neesot atļāvies. Kas tam vecim uznācis? Viņam taču tik laba dzīve tur tai garāžā. Jāatcerās pēc brillēm un golfa. Tas ir Longins, kas viņu sakūdīs. Tas vecpuišu penēklis ir jāizpurina. Un tas jāizdara tev, Jāni. Tu aizej pie Longina, pasaki viņam un tam ķemoltem, lai liek mūsu veco vīru mierā. Ja ne citādi, piedraudi ar policiju. Policiju? Policiju nevajag iejaukt personīgās lietās.
No policijas viņš rausies! Man gan negribētos tādu runāšanu uzņemties. Bet tādas lietas taču jākārtoja vīriešu cilvēki! Ko tas līdzēs? Izies runas par pasauli, uzdzinās vēl darbā. Labi, tev tas nebūs jādara. Es redzu, tu esi pa mīkstu. Es iešu pie viņa pati. Vai tēvam jau nevajadzēja būt mājās? Sen vajadzēja būt mājās, bet šajā mājās sen vairs nenotiek nekas tā, kā vajadzētu notikt. Un kāpēc viņam atļauj braukt makšķerēt? Viņš man atļauju neprasīja. Varbūt vectētiņš ir kaut kur aizkavējies kādā zvejnieku krodziņā ar draugiem. Viņam nav naudas, ko viņš krogā darīs. Būs kas noticis? Vēl viena laiva. Vēlās kaujai un droši cīnījās. Ko? Te būs septītis veselai nedēļai. Ko pats noķēru jūrā, noķēru no laivas. Ko? Tā taču haizivs. Varētu pamēģināt, kā garšo. Ko tu nes mājās? Tā. Zili. Tas pelēks zivs un to ēd. Jā. Ēd, jā, un kas viņu tīrās un tīrīs? Es notīrāšu, notīrīšu, sagriezīsim gabalos, saliksim leduskapī, vai ne? Jā, leduskapī nē. Visi produkti pievilksies ar to smaku, nekas vairs nebūs ēdams. Kur es viņu lieku? Nes, kur gribi. Es arī nezinu, kur to likt. Tas tikpat kā sprāgoņu mājās. Jāzvan policijai, dzīvnieku patversmei. Zuzana. Nu, aprod sētmalī zem krūma. Zuzana, tas tavs pēdējais vārds. Pirmais un pēdējais. Man arī ir žēl lielās zivs vectētiņa. Varējām vismaz pamēģināt, kā tā garšo. Jā, tagad tu gribi to pagaršot. Bet tad, kad viss bija iekšā, tad tu stāvēji klusu. Vecmāmiņa dusmīga. Jā, vecmāmiņa dusmīga. Un es stāvu uz pakaļkājām. Vecētiņš dusmīgs un nekas nenotiek. Klausies, vectētiņa, vai te nebija Indulis vakarā? Bija. Vai viņš ko teica? Neko sevišķu. Nelika mani sveicināt? Ne. Tēvs! Viņš tikai lika pateikt, ka te ir bijis. Kā tu sapratīši? Paldies, vectētiņa! Bet tev ar to studentiņu nav ko ielaisties. Tā jau pēc rakstura liekas, ka viņš ir lāga puika, bet pēc runas gan liekas, ka nekā nevar saprast. Nu, bet tādi visi viņi ir tagad, ka uzreiz visu nevar saprast. Nu, nevar saprast ne uzreiz, ne ilgi pēc tam. Tas ir kas, vectētiņa? Tas ir aizraujoši ar labu nakti. No, labu nakti. Vectētiņu žēlotāji. Šajā tikai studentiņš vienprātā. Adele, es ticu, ka tu mani tagad redzi ar šo lielo skaisto zīvi. Nikolā asaro lopus. Ko tur liekties? Nav vērts. Tikai tevi es mīlējis esmu. Kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mēģi, ka tās krāva tik sarkanu dvēsmu. Kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mēģi, ka tās krāva sarkanu. Kuku!
Pong! Tīrs! Tad šis ir tev paklīdušā tēva brāļa midzenis. Jā, tieši šis. Nav slikti, tikai ļoti daudz vietas vienam cilvēkam. Gluži mans domas. Pasaule ir šausmīgi netaisna. Tāpēc es apsveicu katru, kurš cenšas šo netaisnību labot. Un ko tu pats esi darījis? Nu, es protestēju pret šo iekārtu ar savu izskatu un dzīvesveidu. Nu, bet kāpēc tu nepiedalījies demonstrācijā? Tēva brālis liek krāsot garāžas dubultdurvis. Nu, ko tu viņam jāsev izmantot? Nu, tā mums tāda rada būšana. Tu cer, ka viņš tev novēlēs dzīvokli. Pilnīgi aplams nodoms. Viņš ir nolēmis visu savu mantu iztērēt līdz pēdējiem santīmam. Nav slikti doma, es viņu vietā noteikti darītu tāpat. Vai tās cigaretes domātas pīpēšanai? Saprotams. Tas. Kur nu tas akmens laikmetu cilvēks? Vai tu dzīvo kopmītnēs? Nu, pareizāk gan būtu teikt, kopas istabā. Un cik jūs tur esat? Nu, kopš aizvakardienas. Mēs tur esam 4. Nācās drusku saspiesties. Cik? 4? Jā. Tad jau jums pat nesnāk grupa laulība. Nu, saprotams, ka ne. Mēs esam tikai zēni. Tikai zēni? Ja? Nu, cilvēki tieksmes jau nedrīkst apslāpēt. Nē, mēs neesam nekādi tādi. Nu, mēs tur dzīvojam kopā tikai tāpēc, ka mums tā sanāk lētāk. Piemēroti grupa laulībai. Ko tu vari ņemties ar tām grupu laulībām? Nu kā? Nu tas ir viens ērts un moderns iestādījums. Tu tā nedomā? Man liekas, ka tajās grupu laulībās var rasties visādas nesaprašanās. Nesaprašanās rodas ikvienā laulībā. Grupu laulībā no tām ir daudz vieglāk izvairīties. Ja es sastrīdos ar vienu vīru, es varu aiziet pie nākamā. Ja es sastrīdos ar otru vīru, es varu aiziet pie vēl nākamā. Bet vienlaulībā man būtu visu laiku jāciešas ar vienu dusmīgu cilvēku. Es gan nevarētu dzīvot tādā grupu laulībā. Nu, tu esi vecmodīgs. Iespējams. Bet, ja tagad ienāktu tavs tēva brālis, tad gan tu nobītos kā trusis. Nenobītos visu. Es pateiktu, visu viņam tieši acīs. Tā ir blāzma Bertolda. Ārā līja lietas. Mēs ienācām te drusku, es domāju, ka tā nebūs nekas pretī. Piedod, es nezināju, ka mums ir ciemiņš. Bertolda jau būs ļoti patīkam, ka tagad man kontakti ar Bertolda ģimeni kļūst ar vien ciešāk. Ko jūs izliekties? Jūs esat dusmīgs, ka mēs esam ielaušies jūsu dzīvoklī. Lamājieties taču. Mums runāties pretī. Bertolda Jankundze, lūdzu apsēdieties un parunāsimies, kā cilvēkiem pienākas. Pirmkārt, es neesmu nekāda kundze, ne jauna, ne veca. Otrkārt, man ir pašai savu vecāku. Es netaisos sēdēt un klausīties, kā man sprediķo sveši cilvēki. Un jūs esat jaunības dienās ievilinājis savā dzīvoklī precētas meitenes. Un to jums viss stāstīja jūsu vecmāmiņa. To un vēl daudz ko citu. Jā, jums ir augsti morāles principi. Mani morāles principi ir tādi, ka es atzīstu grupu laulību. Mums tiemžēl jāiet. Parunāsim citreiz. Arī, jā.
Bet kāpēc? Kur jūs steidzaties? Nu, pasēdiet, pacienāšu ar kāfiju, parunāsim arī par tām grupu Nu, tur jūs laulībām. esat speciālists, vai ne? Mauriņš ir nopļauts, sagrāftīts un arī atlaistīts. Ok. Sasodīts! Ko tu pukojies, Jāni? Šī sasodītā kompānija, kurā iekūlies mūsu tēvs, gatavie briesmoņi. Kāpēc briesmoņi? Un iziedams pensijā, izņems 15,000 savu māju un parāda atstājis kārtot dēlam ar mītu. Bet viņiem paliek māja, kas ir daudz vairāk vērta kā parāds. Izdevīgs darījums. Ja mūsu tēvs tā būtu izdarījies, tu viss neteikt izdevīgs darījums. Tev nav ko uztraukties. Mūsu tēvs pārakstīja māju uz tava un mātes vārda. Paldies Dievam, viņš sēž tagad, ka viņš sapinies ar tiem abiem briesmoņiem. Longins Laukmans, man liekas, šaubīgākais. Longins Laukmans ir laipns un patīkams cilvēks. Iznāca sēdēt pie galda blakus. Vai tad tu nezini, kāda viņam slava? Tas bija patīkamākais vakars kopš ilgāka laika. Sen nebija tā smējusies. Droši vien viņš stāstīja nepieklājīgas anekdotas. Nē, tas viņam nemaz nav jādara. Viņš prot interesanti runāt par katru tematu. Tikai par televīziju viņš neko daudz nezināja. Renu, viņa plašās intereses. Viņš teicami dejo. Dejo, tas smilšs vecis. Viņš taču pensionējies. Viņš tik labi izskatās. Ja jūs abus nostādītu blakus, tad ik katrs nezinātājs teiktu, šis ir Longins Laukmans ar savu vecāko brāli. Nu, vai zini, Mairita, tu vairs neapiedz ko samuldi. Viņš ir par man 20 gadu vecāks. Cilvēks ir tik vecs, kā jūtas un izskatās. Vai tu spēji būt jautrs un patīkams veselu vakaru? Viņš ir par man 20 gadu vecāks. Cilvēks ir tik vecs, kā jūtas un izskatās. Nu, vai zini, Mairita, tad ej un dejo to savu Laukmanu. Ja tā labi padomā, mēs nemaz nebūtu tik pieņems pāris. Sasodīts. Māte ir veclaika cilvēks. Tagad naudu bankās tur tikai pēdienu algas. Nekāp nu mākoņos. Turies labāk pie savas aldziņas un mātes banci. Vakariņas gatavas! Kur ir Glāzma? Aizgājis biblioteku. Jāni! Kur Jānis? Jānis arī nav! Jāni, vakariņas gatavas! Tavs pensijas čeks kavējās jau 3 dienas! Jā? O, kur ir mans pensijas čeks? Oh, Bet tagad būs tā. Oi, saprīs. Turpmāk būs tā. Puse tev, puse man. Es domāju, ka šī puse bagātīgi sēdz visus izdevumus par manu dzīvošanu šajā te mājā, garažā. Turpmāk otru pusi es paturēšu sev. Tikai tāds, kam pašam ir kontiņš bankā, var justies kā cilvēks, nevis tikai kā vectētiņš. Un tāpēc arī to pensiju maksā. Ko karāļ un taupa taupītājs. To paņem laupītājs, to paņem laupītājs. tā ir Longina gudrība! Tā ir Longina Laukmaņa gudrība. Tā ir Longina Laukmaņa gudrība. Longina Laukmaņa gudrība.
Bertolda kundze! Es klauvēju, durvis bija vaļā. Jā, nāciet iekšā, nu ļoti patīkams pārsteigums. Bertolda kundze, lūdzu, apsēdieties. Un, nu, daudz neskatieties apkārt. Vecpuišs Mitekls jau nevar līdzināties jūsu mājām. Man jau Jānis stāstīja, cik jūs esat brīnišķīgs saimniece, Bertolda kundze. Es jūs drīkst pacienāt ar kafeju. Paldies, nevajag. Nē, tas man nesagādā nemazāko pūļu, jo verdošs ūdens man vienmēr par rokai. Es esmu liels kafijas dzērājs. O, patiesībā, Bertolda kundze, mēs esam pazīstami jau 40 gadus, nu tā apmēram. Mēs jau visi kopā studējām. Jānis, Askolds, jūs un es. Jā, jūs toreiz valkājāt ar brūnu meitelīti, es atceros, un tas jums ļoti labi piestāvēja. Es jūs gribēju aicināt pie Švarca uz kafejnīcu, bet Jānis pasteidzās tur priekšā un tās nokavēja šo izdevību. Es jau gan nezinu, vai mana kafija jums garšos. Taisnību sakot, es neesmu nākusi šeit ciemoties. Kas tā par ciemošanos, Bertolda kundze? Tā jau te būs tik tāda maza pasēdēšana. Es ceru, ka mana kafija jums tomēr garšos. Citi mīl tādu, tādu modernāku ekspreso, bet, ziniet, es vienkārši ieveru kafiju, uzlēju karstu ūdeni, 3 minūtes nevairāk. Un arī kāds cepumiņš būs klāt. Protams, šie cepumiņi, tos jau restorāns te cep paši vajadzībām. Nu, nav jau tā kā pie Švarca katrā ziņā, bet apmēram jau uz to pusi ir. Lūdzu. Nu, kafiju jūs protat gatavot. O, prieks dzirdēt no lietpratējas. Un liķierītis, Bertolda kundze, uz patīkamu satikšanos. Es tādas lietas nelietoju. Nu, es malciņš jau nu neskādies. Jūs jūtat, kā smaržo, kāds aromāts, kā liķierītis ar kafijas saskan. Es jau arī nemīlu tos biezos tumšos, bet šis ir tāds kā ūdentiņš. Uz patīkamu satikšanos, Bertolda kundze. Jā, interesanti, mēs jau gandrīz 40 gadus kā esam pazīstami, bet tikai šodien mums iznāca iespēja tā draudzīgi parunāties. Tieši par draudzības lietu es nācu ar jums runāt. O, patīkam, Bertolda kundze. Tā jau mēs droši vien tiksimies tagad tā biežāk. Jānis jau man stāstīja, cik viņam laimīgi dzīve ģimenes vidū, un ka jūs esat šīs ģimenes kopā turētāji, dvēseli un sargātāji. Ziniet, es jau par jauniem neko sliktu negribu teikt, bet viņiem tās izmanības, tās prasmes, Bertolda kundze, kas jums, katrā ziņā nav. Pie jums ir tik mājīgi. Patiešām mājīgi. Apsēdieties, Bertolda kundze. Es pavisam aizmirsu. Ko jūs aizmirsat? Ļoti svarīgas darīšanas. Kavēties mazliet, jā. Man ir jābūt citādi. Nesakiet Jāni, ka es biju atnākusi. Ja jūs tā vēlaties, es Jūs varat apsolīt, ka neteiksiet, ja? Protams, Bertolda kundze. Jā.
mani ievērojis augstskolas gaiteņos. Pat manu brunkano metelīti. Ak, šis Langins. Tikpat izskatīgs un stāvs vēl tagad tādā vecumā. Tiešām viņš ir gribējis man doties. Bet varbūt kā mana vieta bija plašākos ūdeņos. Kas to tagad vairs var pateikt? Ko es nācu pie tā viltnieka? Es taču neko neizrunāju. Tik ēdu cepumus un dzēru liķi. Kā apmāca, kā nopurta. Tad lūk, kā rīkojas profesionālis sieviešu pavedēji. Nebija domājusi, ka mani kāds var piecietīt. Izrādās, ka var. Jāmāk. Taktika. Sen nevajadzēja man tā pašam iepriekties uz savu roku. Man lūdzu, kalnā kāpjamās drēbes. Jā, kungs, ko jums piedāvāt? Varbūt šo te jaciņu. Ne, tā jums nebūs. Ņemiet varbūt šo te dzeltenu. Tā lieliski izcels jūsu sirmos matus. Labi, es ņemu. Jā, un kungs, un ņemiet arī šos te zābaciņus. Tie jums lielas kalnos noderēs. Es ņemu. Ja mani tagad redzētu ateli. Oh, jā! Cik tu labi izskaties! Nu, gluži kā jaunībā, tikai tie mati tādi sirmi. Varbūt iesim pastaigāties, gar kanālu, malu, liepām. Varbūt atsēdīsimies šeit uz soliņa. Jāni, kā tas iznāk, ka Rīgā nemaz tu mani pa kafejnīcām nevadāji? Redz, Jāteli, tagad jau ir citi laiki. Tagad man pašam ir sava nauda. Es vēlētos par pogu lūzekļu, un tavai sirsniņai tik vienmēr tuvu būt. Un naktī kā tā noviltā, es priecāšos, jo būšu tavā istabā. Es priecāšos, jo būšu tavā istabā. Jāni, tu taču izskaties, kā tikko izšķīles lieldienu zāles. Un viss jauns. Man teiks atkal būs nepareizi ar pircies. Labi, lieliski. Bet laižam, kā vēl ir ceļi vēl tukši. Laižam. Šodien tie skaitļi manā grāmatā galīgi negrib kustēties uz priekšu. Tas šodienas pasts. Tēvs mums pensiju ārātrāvis. Puspensija. Puspensija arī liela nauda. Visu laiku man jādomā, kur vēl kaut ko mēs varam ietaupīt. Mēs jau taupām, cik varam. Cik varam, tu saki? Atkritumu gros,
pilns ar zeķiem līdz malam. Tikai viens valdziņš uziris, bet jau aizmestas. Ar caurām zeķiem darbā nevar iet. Nevar iet ar caurām. Bet esot tāds aparātiņš. Uzķer valdziņu un uzvelk. Tagad tam zeķis neviens vairs nelāpa. Mainītā. Tev ir smukas kājas. Tu varat iziet ārā dārzā, saulītē nocepināt brūnas, un tad es ar zīmulīti te pavilktu 2 strīpiņas, un es skatītos kā ar zeķiem, kā mēs ietaupījām. Tu esi traka! Ar plikām kājām darbā nevar iet! Ādilā. Kas tad te mums ir? Federālā taupības banka. Nu, te jau viss ir skaidrs, nekas nav mainījies. 123, 80, jā. Laba banka. Procenti varēja būt lielāka. Nacionālā drošības banka. Ļoti laba banka. 128, 55. Kas tad tie par ārmiem? 3,50. Kas tie par procentiem? Būs kāda kļūda. Nauda izņemta. Vecais ir galīgi nojucis. Izlopījis banku un aizrādzies ar abiem laukmani un to otru. Uz kurieni viņi teicās doties? Uz kalniem? Nē, viņi ir aiztriekušies uz Lasvegasu. Jāziņo policija! Sauc Jāni! Jāni! Kas noticis? Jāni! Tevs izlaupījis banku! 10 000! No kuras bankas? Nacionālās drošības banka! 10 000! Krājām tik! Jūs esat uz vienu roku, jūs to zinājāt, jā? 3 dienas nauda nav kontā un es nekā nezinu! 10 000! Tā taču nav nieka nauda! Māt, nekas nav nozakts. Nauda noguldīt uz lielāku ienesību. Pēc mēneša tā jau būs dubultojusies. Nauda tik vienkārši nedubultojas. 100% drošs uzņēmums. Ģeniāli idejas. Slēpēšanas vasaras laikā pa mākslīgo kalnu. Pa mākslīgo sniegu. Iedomājies, tu vari slēpēt peldu biksīties pludmalē. Tu vari slēpēt tūkstnesī. Zem palmā. Visai Afrikā, visai to pasaulē pavērsies slēpēšanas prieks. Slēpēs beduīnieši, indieši, arābi. Eģiptē mākslīgie kalni vispār nav jātaisa. Tur ir piramīdas. Apšālē ar dēļiem laidies pa kalni lejā. Mēs kļūsim miljonāri. Multimiljonāri. Jani, ej uz to uzņēmumu un prasi savu naudiņu atpakaļ. Tad jau mēs nekļūsim bagāti. Ej un prasi atpakaļ un tūlītēji. Bet to jau tā nevar izdarīt. Nauda noguldīt uz gadu. Ko? Kādu gadu? Prom! 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 Uz gadu! Opa, vēl drusku. Nu ir skaistums. Jau kāds klusums. Un te mani rokā neviens nedabūs. Ne meitenes nods. Un parīt viņiem beidzas atvaļinājums. Vēl viņiem aizrakstīt kādu mazu vēstulīti. Jā, tādas vēstulē rakstītas laipnīs taču neko nemaksā. Mīļo meitiņ, mīļos notiņ, cik žēl, ka es jūs nesatiku, jūsu tēvs. Un tu pieraksti klāt, ļoti žēl! Jā, ļoti žēl, jūsu mīlošais tēvs. Jāni, kas tad tev? Mugurā krampus ir iemeties, vai? Oi, nu gan augstumiņš. Bet, protams, ir 3,5 virs jūras līmeņa. Jāni, bet tu vari aiziet pēc ūdens.
Uztaisīsim tēju vakariņām. Vai tad tā dīķī maz ūdens ir dzerams? Te taču kalnos viss ir tīrs, droši. Man liekas, ka tādā dīķī, kur nedzīvo zivis, arī ūdens nav nekam derīgs. Nu, tā taisa. Un kāpēc gan mums būtu jādzer dīķa ūdens? Ja mums ir kaut kas labāks. Oho. Šodien iznāk tāda kā mana dzimšanas diena. Ko tad tu neteici? Mēs būtu sarīkojuši pamatīgi plītēšanu. Nav jau nekāda prieka diena. Uztaisam jubileju. Bildi vispirms. Jā, nofotografēju. Jo Pilārs sēdies Zinības, centrā. tā, kungi, sēžas. Sēdies centrā. Pilārs. Arī. Tā, smaidīgs. Aiziet. Jā. Sēdi, jo Pilārs sēdi. Toti. Cik svecīši mums jāliek? Kā 66? Un 60. Čiki. 66. Lūdzu! Ar vienu pītenu. Es vēl nekad neesmu tik labi jūties! Un es arī jūtos tik labi, ka varētu pat kalnus gāzt. Tu jau nu varētu arī vēl apprecēties. Longi, kas tev to sastāstīs? Saprotu. Taču Džesifer kundze ir ieradusies tikai caurbraucot, tā teikt, meklē vietu, kur ieguldīt savus kapitāls. Bet, Longi, tu taču pats viņu varētu vēl apprecēt, kā nekā jaunības gados bijāt tādi kā draugi. Un šodien viņa ir tikpat forša un jauka figūriņa, un matiņi plīvo, un ākstiņas, un zibina. Taču, puikas, es viņu gan neprecētu, kaut viņi man savu kapitālu norakstīja. Ko stāsti? Katram savs ir dzīvība dārgā, tālūk. Es skatos, Jāni. Tev pašam jaunībā kaut kas ar to Džesifer kundzi laikam ir bijis. Mēs esam Džesifer kundzi nepazīstam. Jaunībā viņa saucās Adele Krauz. Nu, bija tāda gudra meitene. Smuks guļs. Vienlaik viņa gāja tā karteni. Tad ar mani, jo domāju, ka manam tēvam laukos liels mājas. Bet tad, kad uzzināja, ka mans tēvs ir tikai tāds nieka pusgarodnieciņš, atšuvās no manis un apprecēja kapteini Māriņu. Bet Māriņš klit leģionā. Un šī tūdaļ aizbrauc uz Vāciju. Un droši vien bija paķēries viņai līdz soli kāds briljantiņš, kāds savulaik zelta rubulītīs. Vai tikai viņi to neved tādā mazā plānā rokas somiņā? Mazā plānā rokas somiņā. Tas sievišķi taču dabūja pāri robežām pašvēlu. Vācijā viņi tūdaļ apprecēja inženieru gigantu. Un abiem taisīja tādus veikalus. Pirka zemes, pirka mājas, tad viņi pārcēlās uz Ņujorku un tur atvēra viesnīcas pārceļotājiem. Bet, kad tie pārceļotāji izbeidzās, viņi tūdaļ pārtaisīja to iebūšanu uz stundu viesnīcu. Nevar būt. Un apgrāvās un Adele vienmēr bija galva pilna ar idejām, taču Vigants pārpūlējās un gatavs bija ar trieko! Bet Adele uz to tūdaļ apprecēja Džesiferu. Un abiem viņi atkal rāvās un taisīja naudu, un šobrīd jau būtu bijis miljonāri. Taču arī Džesifers pārpūlējās un nokritās. Ar trieku! Ar trieku, kā tā gatavs bija. Es esmu dzīvs, sveiks un vesels. Stāv šeit, kalnu galā kopā ar draugiem, priecājās un dzer šampanīti. Un kā man par to jāpateicas? Manai sievai Zuzanai. Es taču varēju savā jaunības dullumā apprecēties ar to lēnīgo Adele Krauzi un būt pārmests pār pa ilgs, tāpat kā tas Vigants un Džesifers un kā viņas visi tur sauc. Protams, jā. Zuzana ir žandarms. Bet viņas man zina, cik tās lopiņš var turēt. Adele jau izstrādās visīstākā čekisti. Draugi! Klausieties!
manajā garajā mūžā uzkrāto dzīves gudrību. Dzīvam būt ir daudzkārt labāk nekā beigtam. Jāni, es tomēr skatos, ka tev ar viņu kaut kas tiešām ir bijis. Manai mīļai tumši logi, mīļā laikam guļ. Nekļūst ir romantisks. Es? Romantisks? Vai tu vispār zini, kā es apprecējos? Nu jā, jaunības dienās kā jau visi gāja pa ballēm, gāja ar skuķiem, bet vai tad tā bija romantika? Nē, tā bija vienkārši dziedzēm darbība. Taču kādā paļukā es satiku savu bijušo ģimnāzijas biedriem. Sākam runāties, kā kuram iet, ko kurš dara, kurš precējies, kurš ne. Šī arī vēl neesat precējusies. Un tad es pie pilnas saprāta, pie skaidras apziņas teicu viņai, precamies arī mēs. Un pēc 2 nedēļām svinējām kāzi. Tad sakiet, puikas, kur te ir romantika? Te ir mīlestība no pirmā acu uzmetiena. Mīlestība. Man tas skuķis vispār ģimnāzijas laikā pat nepatika. 4 gadus nosēdējām vienā klasē. Bija tādiem plāniem, matiņiem, vasarājumiem, deguntiņu un nevisai veikli ģērbās. Ko tu dari? Cik es atceros, viņi bija tīri līdzmēties. Jā, kad jūs taisās tad ir. Taču manai Madalīnai piemīt milzīgs trūkums. Viņa nebija greizsirdīga. Ne viņa prasīja, cikos es iešu, kad es nākšu. Ne viņa vispār interesējas par manām gaitām. Bet vajag taču, lai sieva mazliet izošņā, kur tu ies, lai tais greizsirdības cēniņas, lai piedraud šķirties. Bet es esmu visu mūžu ciets no normāla greizsirdības trūkumu. Vai par to nevarētu pastrīdēties? Jā, strīdēties jau var par visu ko, taču mana Madalīna man nekad nestrīdējās. Ja maniem bērniem būtu bijis tā saticība, kas bija manai sieviņai, tad saprotiet, kādēļ es negribu ar saviem jaunajiem dzīvot zem viena jumta. Stāst, kā tev tā jaunībā gāja, ko? Vaskolts jau, redz, apprecējās aiz mīlestības no pirmā acu uzmetiena. Bet es laikam kaut ko palaidu garām. Nu, pēdējo reizi tas bija tā Romā. Viņi bija perspektīvi jauni dziedātāji. Es jau tāds pieredzējis atašais darbinieks ar nelabu uzdzīvotāju slavu. Bet es kārtīgi reizi vilcinājos, kamēr viņa pazudā. Un tu nemeklēji? Ne. Nekad nevajag atgriezties tur, kur ir gājis vislabāk. Jā. Es roļči kādā krogam par Rīgas jumtiem dzied, par jaunību, kas garām un arī šķērsām iet, cik meiteņu ir mīlēts, cik pelīšu ir ķerts, no priekiem un no bēdām, cik balderjāna dzerts, no priekiem un no bēdām, cik balderjāna dzerts. Es saucu mēs, svaigsta ir jaunībā, svaigsta ir jaunībā, tā nenāks vai, tā nenāks vai. Kas ir? Es jau tev 3 dienas meklēju! Nu, kas notiks? Lāzma pazudus! Iet bijusies vai grupā laulībā vai kā? Nē, vēl trakāk! Sapinusies ar narkomāniem un draudējusi viņiem ar policiju! Paka, tu zini, kur viņi paslēpt vai kā? Nu jā, tie viņi iesprundējuši garāžā un jau 3. dienu nelaiž ārā! Jo tev nevar kavēties! Kā tu taču nedomā saukt policiju? Ko tad citu vēl? Kā, bet tad es būšu skatus, uzrādītājs un viss tā ķēpa ar to policiju! Par lāsmu es nogalvošu. A par mani? A par tevi tad jau redzēs. Pagaid, Lona, mēs esam radnieki! Pagaid!
tas varēja gadīties? Kā tas varēja notikt? Kur es esmu kļūdījusies? Kur izlaidusi grožus no rokām? Bet ja nu dēlam taisnība, un tas dulnais uzņēmums nespēju, ko tad? Kas man aizticēs? Un man būs jāatgriežas uz Pirtiņu pie Indrānu tēva. Nē, naudu var sakrāt. Naudu var nopelnīt. Bet jau gods un cieņa pagalam. Tad ir viss pagalam. Tad ir viss pagalam. Kā tu jūties, māte? Kas man ko justies? Galva reibst, sirds stājas, pulss izkrīt. Esmu vecs, slims cilvēks. Kamēr tu te guli, mājās nav nekādas kārtības. Man jāiet darbā, es nevaru mazgāt traukus, glāzma arī pazudusi. Jau 3. dienu, kā aizgāju uz biblioteki, tā palika. Nu, es jums tur neko nevaru līdzēt. Jūs jau tagad būsiet miljonāri. Pieņemiet kalpotājus un dzīvojiet tālāk. Nē, māt, tev izrādījās taisnība. Ko tu teici? Naudu pagalam. Izgudrotājs izrādījās blēdis. Pazudis bez vēsts. Ar visiem 10 000? Ar visiem 10 000. Tāds nelietīgs blēdis. Pazudis bez vēsts. Viņi jau Jānu pierunājuši. Nu, kas jau krāpjams, to jau arī apkrāpj. Nu, nav ko gausties. Un nav ko vaimanāt. Kas darīts, izdarīts. Sāksim jaunu un taupīgu dzīvi. Es iešu uz darbu bez zeķiem. Nieki, iesi ar zeķiem. Mēs taupīsim tur, kur to neredz. Uz ēdienu. No rīta auzu pārslu putra. Pusdienās skābi kāposti. Vakariņās kartupeļi. Nu, ja paliks kādam pliekana dūša, piecepsim klāt sīpolus. Un nekādu sviestu, tikai margarīnu. Un tāpēc mana plāna dzīvojot, mēs visu atgūsim 2 gados. Varbūt pat pusotrā gadā. Jā. Nevajadzēja visu toreiz to zīvi aprakt. Nevajadzēja. Kas te visas nelaimes var paredzēt? Nu jā. Un tagad pie darba iešu uz virtuvi. Neesmu 3 dienas tur bijusi, varu Es tev iedomāties, palīdzēšu. kā tur izskatās. Es Un naudas kas ar lietās rokas sargās? vairs nejaukšos. Kā tu tagad jūties? Tu izskaties ļoti jocīgs. Tiešām tik traki? Kā noplūks cāles. Domā, ka nevarēsi pierast pie mana izskata? Pierast jau var pie visatbaidošākajām lietām. Man visdrošāk tagad būtu paslēpties koledžā. Tur man neviens nemeklēs. Tev priekšā drūmas dienas. Ir jālasa grāmatas, formulas, eksāmenus arī neatcelšot. Baigi. Longs iedeva mašīnas atslēgas, lai es tev aizvedot mājās. Man nemaz negribas rādīties mājās. Nu, ko lai es viņiem saku par tādu aci? Tu varētu teikt, ka ieskrēja grāmatplauktā. Un 3 dienas pavadīja bezsamaņā. Un kāpēc vecāki domā, ka viņiem ir tiesības par visu prasīt paskaidrojumus? Jā, es arī nesaprotu, kāpēc tev vajadzēja jaukties tajā kompānijā. Es domāju, ka viņi organizēja grupu laulību. Tu tiešām domā, ka bez tām grupu laulībām nevarētu iztikt? Iztikt? Jau var bez daudz kā. Cits jautājums, vai vērts labprātīgi atteikties? Bet varbūt, ka ir vērts labprātīgi atteikties.
Var gadīties, tu mani pārliecini, un es savus uzskatus grozu. Kā lai es tevi pārliecinu? Nu, tas tev jāzina pašam. Tas ir labi, ka jūs atnācāt. Nāciet tik iekšā, jūtieties kā mājās. Vai tad tavējie zina, ka mēs būsim ko? Protams, ka zina. Zuzāna pat ierosināja jūs uzaicināt. Tas arī brīnums. Jā. Tas ir patīkami. Labi, Draugi, jā. ja mēs esam šajā istabā, izdarīsim vienu labu lietu. Redziet, šā te lāde. Jaunajiem nepatīk viņa šeit. Viņi grib šeit nolikt lielo spoguli. Un manu lādu viņiem traucē. Ainesīsim to tur pie garāžas. Labi, ceļām. Jaunajiem jau vienmēr ir visādas idejas. Tieši tādēļ es no viņiem cenšos turēties pa gabalu. Vismaz varēja aizbraukt apciemot mazbērnus. Mazbērns jau atcīmot varētu. Taču kopā dzīvot ikdienā ar viņiem, nu to gan es negribu. Jo tad jaunie uzpasek katru tavu soli, katru tavu kustību. Ja viņiem kaut kas gadies kļūdīties, kaut ko pasakās, vai nevar atrast, vai nevar pateikt uzreiz, tas jau nekas. Bet ja vecais kļūdīsies, tad visi nodod galvu un klusē. Un es ļoti labi zinu, ko viņi domā. Smilš, vecīts, kur vairs ar to? Jā, man jau arī pamatīgi uzman, ka es sēžu pie pusdienu galdu. Vai tik nestreb pa skaļu, vai tik nenopilinu sev kreklu priekšu. Bet juniors pats kaut ko pārlej pāri šķīvim vai blāzmu apgāžu pienkrūst, tad tas nav nekas. Jā. Viņi jau var visu, viņi drīkst. Bet ja vecais, teiksim, daudz runās, tad uzreiz teiks, vecais tārkšķis. Ja klusēs, jā, nu viņš ir iesūnojis, jā, trūlums. Ja tu aizstāvēs kaut ko pateiks labu par veciem laikiem, teiks, nu jā, viņš ir atpalicis. Vai arī, ja tu aizstāvēs jaunos muļķības, tad teiks, arī kā ķēmojas jauniem laikiem. Tas šlaps jau nu noturas pilnā godībā līdz pašām beigām. Nu, godās. Bet cik nav tāda, kas aiziet bērnu prātā, ko... Tā šlaps jau bērnu prātā ir arī jaunības gados un vīri gados. Jā, nu žēl. Žēl, ka mums neiznāks redzēt, kādi izskatīsies mūsu jaunie paši, kad kļūs veci, ko. Ai, nu tos 15 gadiņus taču mēs vēl novilksim. Jā, tos mēs vēl pagaidīsim. Bet nu taču negaidīsim šeit uz vietas, ko. Nu brauksim kaut kur, dosimies kaut kur. Skriesim uz... Nu jā, Laižam! uz Krieviju aizbrauksim. Jā, domāju. Jā, ekskursijās, ceļojumā. Uz olimpiskajām spēlēm! Bet galvenais ir karuseļi, tā kā lai griežās. Esam brīvi cilvēki, ko! Pensionāri! Jā! Tik tiešām kā man ir, kad Mastapuras mani atkal sagaidīs. Un tāls augā vēji projām aizpūtīs. Tā man ir, nav slikti, kā man šķiet, un kompas rāda ziemeļus un priekuļus mazliet. Tā man ir, nav slikti, kā man šķiet, un kompas rāda ziemeļus un kuldīju mazliet. Zīmseles, saulis smaida, jaunas meitenes kāte viet. Mīļais kāte viet. Krastā nāras, plītas mamzeles, nav nekādas zivju šniceles, kā man iet. Lustīgākā šķiet. Vai Mastapuras mani kādreiz sagaidīs. Vai tālu saugā vēju projām aizpūtīs. Rāda ziemeļus un priekuļus mazliet. Tā man ir, nav slikti, kā man šķiet, un kompas rāda ziemeļus un kuldīju mazliet. Vai Mastapuras mani kādreiz sagaidīs, vai tālu saugā